Jā, nu tādas gaidas mums bija ciemos. Tev gan, man liekas, jau kļūt par gaidu nav variantu. Ne? Laikam par vēlu, bet es centīšos visādi zināšanas savādāk iegūt. Zini, es domāju, ja pa gaidu tu vairs nevar kļūt, bet par kārtīgu turistu un mežu apceļotāju gan tu varētu kļūt. Tieši tā. Bet vai tu zini, kas ir jāievēro, lai būtu kārtīgs un labs turists? Nu, pēc manas pieredzes vienmēr vajag silti saģērties, lai nenosaltu. Un kas ir ļoti svarīgi, arī man šķiet, ka nedrīkst piemēslot mežu. Un zini, kāds ir turistu likums? Nē. Aiz sevis vienmēr atstāt tīrāku vietu, nekā viņa pirms tam ir bijusi. Ļoti labs. Bet ir viena pati svarīgākā lieta, kas turistam jāievēro un kas ir vienmēr jāsakopja. Ko katri turisti vakarā dara? Dedzina ugunskura. Ļoti pareizi. Dedzina ugunskura. Un no rīta, kad ugunskurs ir izdedzis, viņu vajag pareizi nodzēst. Un par to arī būs mūsu nākošais stāsts. Skatāmies! Skatāmies! Paulam jau no mazotnes patīk pētīt augus, klausīties putnos un vienkārši pavadīt laiku svaigā gaisā. Visinteresantāk, protams, izvēršas mežu apmeklējumi. Mežos dzīvo daudz dzīvnieku un cilvēks šeit ir gaidīts ciemiņš. Bet ciemiņam, kā zināms, jāuzvedas pieklājīgi un ar cieņu. Pirmkārt, mežam nedrīkst nodarīt nekādu kaitējumu, kur nu vēl izmētāt atkritumus. Taču vēl būtiskāk par atkritumiem ir ugunsdrošība. Tāpēc ugunskura drīkst kurināt tikai tam atļautās vietās un tikai tad, ja klāt ir kāds pieaugušais. Ja speciāla ugunskura vieta nav norādīta, tā jāierīko pašam. Ugunsdzēsēji Paulam ir stāstījuši, ka rūpīgi pieskatīts ugunskurs nekādu kaitējumu nodarīt nevar. Tam gan jābūt ierīkotam vismaz 10 metru attālumā no tādām vietām, kas var viegli aizdegties. Vēlams kādas ūdens tilpnes tuvumā. Lai liesmas būtu vienā ierobežotā vietā, Pauls izveido ap ugunskura vietu tādu kā žodziņu. Viņš to dara ar akmeņiem, bet var izmantot arī smiltis. Degošu ugunskura nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kā arī īpaši svarīgi ir pareizi atstāt ugunskura vietu, dodoties projām. Lai tas atkal neuzliesmot un neizceltos ugunsgrēks, jānodzēš ne tikai liesmas, bet arī ogles. Visvienkāršāk to izdarīt ar ūdeni. Ugunskurs krietni jāsalej ar ūdeni tā, lai ogles un pelni ir pagalam slapji. Ugunskura vietu var arī apbērt ar smiltīm, tomēr dzēšana ar ūdeni ir drošāka. Galvenais ir atcerēties, ka apmetnes vietu varēs izmantot vēlreiz tikai tad, ja tā būs atstāta droši un pareizi.